šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 42. psalma. Ko tu tik nomākta, mana dvēsele, ko plosies manī? Gaidi uz Dievu. Es atkal slavēšu viņu, manu glābiņu un manu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev par tik ļoti nepieciešamo atgādinājumu, ka laiku pa laikam mums katram ir nepieciešama saruna. Saruna pašam ar sevi, saruna ar savu dvēseli. Kad mēs pēdējo reizi jautājām paši sev, kad pēdējo reizi uzrunājām savu dvēseli un apjautājāmies, kā tai klājas, kādēļ tā brīžiem mūsos ir tik nomākta, un vai mēs to vispār pamanām. Bet varbūt vēl svarīgāk ir pamanīt, ka psalma autors patiešām runā ar savu dvēseli, it kā tas būtu kaut kas atšķirīgs no viņa paša. Kas ir tas, kas runā ar viņa dvēseli? Kas ir tas mūsos, kas pamana mūsu dzīvi no malas? Visticamāk, tas ir mūsu katra gars. Tas ir tas dievišķais pirmsākums mūsos, ko Tu, Kungs, mums esi devis. Mans gars ir tas, kas apzinās sevi, kas apzinās mani pašu, kas apzinās tās atšķirīgās manas esības daļas, kurās es eksistēju, tos atšķirīgos esības stāvokļus, kādos es esmu, mana miesa, mana dvēsele un mans gars. Jā, cik svarīgi ir, lai mans gars saprastu, kas notiek ar manu dvēseli. Cik svarīgi ir, lai mana dvēsele netiktu atstāta novārtā. Tu zini, debes Tēvs, cik daudz cilvēki prasmīgi prot izlikties, cik daudz cilvēki prasmīgi māna paši sevi. Un tā vien šķiet, ka viņu dzīvēs viss ir kārtībā. Viņi ir ārēji mierīgi, vai savākti, vai jautri, nebēdnīgi. Tā vien šķiet, ka viņu dzīvēs nav nekādu problēmu. Un tomēr tā nereti ir tikai ārēja maska, fasāde, aiz kuras ir paslēpusies dvēsele, kas patiesībā ir dziļi nomākta. Tik nomākta, ka varbūt mums ir bail to atzīt pašiem sev. Bet nereti varbūt mēs to labi apzināmies, savu nomāktību. Vēl vairāk, mēs arī jūtam un apzināmies, ka mūsu dvēsele mūsos patiešām plosās, ka emocijas sit augstu vilni, ka mūsu emocionālā pasaule mūs mētā gluži kā tādu skalu laiviņu milzīgā okeānā. Un tad ir vērts pajautāt, kādēļ? Ko tu tik nomākt? Ko tu plosies manī? Ko tu vēlies? Kā tev ir par maz? Vai varbūt kā tev ir par daudz? No kurienes
šī neapmierinātība? Kas tās ir par ilgām cerībām, varbūt bēdām vai skumjām, kas liek manai dvēselē plosīties? Varbūt pirmajā brīdī mēs arī uzreiz nezināsim atbildi. Tādēļ jau psalma autors saka, gaidi uz Dievu. Kādreiz labākais, ko varam darīt, ir gaidīt. Nekur neskriet, nekur nesteigties, bet patiešām iekšēji norimt un gaidīt. Gaidīt, līdz mana dvēsele sāk ar mani runāt, līdz mana dvēsele atklājas man pašam, vai arī lūk gaidīt Dievs uz tevi, lai mana dvēsele atklājas tev, un es pats to sadzirdu, es pats to pamanu. Un tad es varu sadzirdēt arī atbildes, kad esmu godīgs, kad esmu atklāts pats pret sevi. Un tad, kad esmu pietiekami ilgi gaidījis un sadzirdējis atbildes pats no savas dvēseles, tad es atkal varēšu tevi slavēt, jo es zināšu, kas manā dzīvē notiek, kas notiek manā sirdī, manā dvēselē. Es zināšu, kas ir manas patiesās ilgas un vajadzības, vai varbūt neskaidrības, vai varbūt sāpes, lai kas tas būtu, es zināšu, ar ko nākt, Kungs, tavā priekšā. Es zināšu, ko tieši tev uzticēt, ko tieši no tevis lūgt. Un tad es varēšu atkal tevi slavēt, savu glābiņu un savu Dievu, kā saka psalma autors, jo tu uzklausi mūsu lūgšanas, tu dzirdi mūsu dvēseli, tu ved to pretī savam piepildījumam, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.